Pie mums šodien studijā ir Ģirds Valds Kristauskas no Pilsoniskās savienības līderiem. Labvakar, Kristauska. Labvakar. Mēs tā paskatījāmies, tad procesi notiek marta sākumā. Es saprotu, ka ja viss pareizi notiks, tad tiks dibināta vienotība. Socioloģija runā, vismaz tādi tie skaitļi ir, ka saskaņas centrs, kas ir šobrīd reitingu līderis, varētu, mēs tā parēķinājām, iegūt kādas 30-33 balsis. Tie ir tikai aprēķini. Jūsu vienotība, ja viss labi ir, tad kāds 22-25 balsis. Tad tas nozīmē, ka formāli ņemot jūs kopā šīs divas saskaņu un vienotību, tas jau arī smuki skan, varētu izveidot valdošo koalīciju. Un viss būtu ļoti labi, jo mazāk ir valdošā koalīcijā šo te, teiksim, to, tad mazāk ir strīdu pēc tam iekšējo. Īsāk sakot, vai tas ir iespējams? Nē, pirmkārt, tas nav iespējams tāpēc, ka vienotībai noteikti būs daudz lielāks atbalsts elektorātā. Un pieticīgi runājot būtu, ja mēs saņemtu tikai 33 balsis. Tātad mēs saņemsim daudz vairāk, tā ir mūsu pārliecība, un uz to mēs strādāsim. Līdz ar to mums būs iespējams jāskatās, lai vēlēšanās kāda latviskā partija mums pievienot. Ticība ir laba lieta, protams. Nē, tā ir mūsu pārliecība, un to rāda arī faktiski aprēķina tādu pašu sociologu aprēķinu. Es kungs cienu jūs pārliecību par priekšvienotību ir jādibina. Es tikai gribēju tagad saprast, vienalga, jums jau nebūs 51 balss, tas būsim reāli, tomēr nebūs. Tas nozīmē, ka jums būtu kopā ar kādu jāiet. Saskaņas centrs arī diezgan liels. Viņiem būtu tas elektorāls diezgan liels. Jūs Pilsoniskā savienība no šīm pārējām, vismaz divām piesauktajām vienotības veidotājām, es domāju, jaunā laika un no tā saucamā Štokenberga partijas, esat vienīgie, kas ir kategoriski pret saskaņas centru. Tā ir jūsu stingra pozīcija joprojām? Tā kā tāda ideoloģiska atšķirība jums ir? Mēs veidojam nacionālu bloku, un es domāju, ka bez mūsu 3 partijām droši vien mums pievienosies vēl virkne politiskas partijas, un līdz ar to mūsu piedāvājums būs skaidrs, konkrēts un saprotams un plašs, saprotams latviešu vēlētājiem. Es pagriezīšu šo jautājumu savādāk. Ja mēs tomēr joprojām uzskatām, ka saskaņas centram būs daudz to balstu, tad, teiksim, tā sakot, tām latviskajām partijām, pret kurām jūs ar savu politiku gribat iestāties, es tā saprotu, kā tiek dēvēta oligarhu partijas, tad viņiem arī būs kaut kāds konkrēts balss. Tādā gadījumā jūs pat apzināti varat mēģināt likt, tā kā Rīgas domas scenārijs varētu atkārtoties, bloķēties saskaņas centram ar savu kategorisko pozīciju. Vai tas ir tālredzīgi? Redziet, tālredzīgi strādāt, man jāsaka tas pats, tālredzīgi strādāt uz ļoti labu rezultātu vēlēšanās. Es gribētu teikt, ka droši vien vistuvāk mums ir zemnieki, un atcīmredzot, tas ir tas, ko šī brīdī es varu pateikt, bet sagaidīsim tos vēlēšanu dienu un to rezultātu, jo tikai tas īsti parādīs, kāds spēka samērs ir un kāda ir Latvijas vēlētāja izvēle. Tas nozīmē, ka jūs ar zaļiem zemniekiem varētu iet kopā vai viņu vienotībā? Es gribētu teikt, ka vistuvāk mums ir latviešu cilvēku zemnieks laukos. Tādā veidā, es domāju. Ne ZZS? ZZS, droši vien ar viņiem kādreiz būs jāapsēžās pie galda jāparunā. Sakiet, cik daļām sastāvēja šī topošā apvienība vienotība? Ir skaidrs, ka pagaidām no 3. Tās durvis, nezinu, ir atvērtas, nav. Kas tur, kāda šī situācija šobrīd? Pašreiz tātad mēs ejam uz 6. marta vienotības dibināšanas kongresu, un pēc tam mēs noteikti martā iziesim cauri un pabeigsim to sarunu procesu, kas mums ir ar interesantiem tām partijām, kuras tiešām uzskata, ka viņas grib būt kopā ar vienotību. Ir interesanti, ir? Jā. Es zinu, tur sociāldemokrāti piesaukti Leņņkungs un tā tālāk. Jā, bet, protams, ar mums vēlas sadarboties vesela virkne Nacionālā bloka partijas, Tēvzeme brīvība, Visu Latvijai, Kristīgie demokrāti. Tēvzeme ar jums vēlas sadarboties? Vēlas ar vienotību sadarboties, sarunas aizkulisēs notiek, bet, jāsaka, viss, kā tas notiks detaļās, kā šie piedāvājumi īsti sadalīsies, to mēs redzēsim. Un vēl būtu jāpiemina, protams, arī tā intelektuāļa grupa, ko pārstāv Sarmīta Ēle. Lūk, es gribēju tieši jums prasīt šo, ko nozīmē šī intelektuāļa grupa. Pagaidām tas ir ārkārtīgi izplūdes un miglains jēdziens. Intelektuāļi, bezparteiski, tad viņi iekļausies kādā konkrētā partijā. Jaunopkungs man reiz teica tā intervijā. Ja Sarmīta Ēle ar dombiedriem grib nākt un iekļauties vienotībā, viņai ir jāiestājās kādā no šīm 3 vismaz partijām. Vēl jau, es teicu, nav šis saruna process pabeigts. Katrā gadījumā mēs esam diezgan precīzu matemātisku formulu izveidojuši tam, kā no 4 grupām veidot un stādīt sarakstu. Un kā sakausēt šīs Pagaidiet, tā viņa tā kā atsevišķa grupa būs?
Tas ir nevis kā atsevišķa grupa. 4 grupas, tad vienoti saskaņas centri, piedošana, te viss saskaņa vienotība jūg. Tad Pilsoniskā savienība, cita politika, Jaunais laiks un Sarmija Tēlere. Tad 4 sanāk. Principā 4 grupas, bet tajā 4. grupā mums var iesaistīties vēl interesanti partiju pārstāvi. Bet man interesē vairāk jūsu Pilsoniskās savienības pozīcija. Jaunais laiks jaunu personā teica, jāstājas partijā. Jūs arī uzskatāt, ka Sarmija Tēlere ar viņas komandu jāstājas kādā no partijām? Mēs būtu ļoti gandarīti, ja šī izvēle notiktu, bet mēs rēķinamies arī ar to, ka, lai mūsu saraksts būtu spēcīgāks, mums varētu arī pievienoties atsevišķas personības, kuras vēl nav, vai varbūt nākotnē būs partiju biedri. Tātad jūs pieļaujat, ka vienotībā ir cilvēki arī, kas nav nevienā partijā? Nevienā partijā? Jā, to mēs pieļaujam, tāpēc, ka mums ir svarīgs tiešām ļoti spēcīgs piedāvājums vēlētājiem, nepārprotams piedāvājums. Par tēvzemiešiem jūs bijušo arī partiju dzirdēju šodien tiesa gan no Raiva Dzintara mutes, ka viņš izteicās, ka viņam jau liekas, ka būtu ļoti labi, ja ar vienotību kopā ietu gan visu Latvijai, gan arī tēvzemiem brīvībai, bet tad viņš teica tā, ka tomēr tā kā tēvzemieši kategoriski atsakās iet ar vienotību. Esot aizvainojums liels, ka jūs viņiem tur tā kā nemaz tik īpaši viņus neaicinat, tad cik tāds latvisks un nacionāls bloks iespējams? Tas, ka viņam ir teorētiski jābūt, tas ir skaidrs. Es runāju par reālajām lietām. Kādā tu šobrīd tas ir iespējams no tā, cik, es domāju, pārdomāts būs arī šo partiju, kas vēlas mums pievienoties, viņu konkrētais piedāvājums, personības, kuras viņi piedāvās mūsu sarakstam. Vai viņi pieņems arī šo mūsu izstrādāto sistēmu, kādā veidā mēs veidojam sarakstu. Ja? Tā kā tas ir ļoti komplicēts Kādā veidā process. Jūs veidosiet sarakstu? Tas nozīmē to, ka, protams, 3 partijas, kuras ir vienotības iniciators, tās, protams, patur šajā procesā tādu vadošu lomu. Bet tad jau sanāk, ka jūs no tiem pārējiem gribat izlasīt tā kā rozīnes no tādas maizes ārā. Teiksim, labāko spilgtu, es pieņemu, ka tur ir daudz spilgtu kandidātu. No tām citām partijām, no tām jūs tās rozīnītes izlasīsiet un pieliksiet klāt. Jā, patiesībā mēs jau arī savus rozīnītes dosim, un to dos arī, jāsaka, tas 4. bloks. Līdz ar to mērķis ir kārts. Tiešām izveidot tādu nebijušu piedāvājumu, kāds līdz šim nevienai partijai nav pa spēkiem. Nebijis piedāvājums, jūs taču sašķēlāties visu un būtībā tagad līmējaties atkal visi kopā. Tur ir nekas jauns nav. Kāds jums jauns piedāvājums šobrīd? Kur ir šis jaunais, jūsuprāt? Piedāvājums ir, redzēt, tas ir tā kā viena hokeja komanda, kuri spēlējusi pirms 3 gadiem vai 4 gadiem. Viņi tiek atjaunot un jau ir pilnīgi cita veida maiņas laukumā, un līdz ar to tām piemīt cits spēks. Tā kā jāpamaina, jāpārdomā, bet kopumā mēs esam sapratuši, ka mēs esam spējīgi strādāt kopā, neatkarīgi no tā, ka ir bijušas domstarpības pagātnē. Jums ir ekonomiskās domstarpības, teiksim, ar Stoltenberga partiju, kas tomēr savādāk pat ļoti daudziem jautājumiem domā atrisinātas? Es domāju, ka tie jautājumi ļoti šaurs ir tas loks, kur ir varbūt tādas principiālas atšķirības, bet mēs esam par to runājuši. Un mums ir pilna pārliecība, ka mēs spējam vienoties tādos jautājumos kā lata stabilitāte, nodokļu progresivitāte. To mēs raudzīsim, kad būs, gan jau ar kādu paziņojumu nāksiet klajā. Mums Edgars Misiņš uzdevis skatītājs jautājumu, vai jūs joprojām saņemat naudu no Eiropas parlamenta. Tad sanāk, ka jūs melojat Briselē un liekuļojat saviem vēlētājiem Latvijā. Vai tas nav pretrunā ar jūsu augstajiem morāles principiem? Varbūt vajadzētu atvainoties. Man nav par ko atvainoties. Jūs saņemat vēl jau to projektu? Nē, es saņēmu pusgadu un tas periods ir beidzies, bet man nav par ko atvainoties, jo tas ir Eiropas parlamenta deputāta beigu termiņa izbeigšanas pabalsts. Es saprotu, laikam tā Misiņa kunga doma bija tāda, ka tur it kā bija tā, ja tiek ievēlēts šis Eiropas parlamenta deputāts bijušais kādā atkal vēlētā amatā, tad viņš šo naudu nedrīkstot saņemt. Tas ir tādā gadījumā, ja tā ir mana pamatdarba vieta, bet tā nav mana pamatdarba vieta. Tā ir tikai no darba brīvajā laikā. Tas ir darbs. Kas ir jums darbs? Mans darbs ir politiskais process, par kur es nesaņemu atalgojumu. Nē, bet darba vieta jums ir kaut kur. Jūs sakat, es strādāju par ko? Es esmu ievēlēts deputāts, kurš no darba brīvajā laikā tā kā paši pārējie. Rīgā ir varbūt 4, 5, es nezinu, varbūt 10 deputāti ir pamatdarbs ir Rīgas doma, tie, kas ir komiteja vadītāji. Pārējie deputāti tur ir tikai hobija līmenī. Protams, tieši tā, nekā savādāk. Paldies. Interesants lietas. Es domāju, ka mēs vēl, protams, runāsim, jo jautājumi ir diezgan daudz, un šī apvienība vienotība ir visnotaļ interesanti, lai par to runātu. Paldies, jūs esat spēruši pirmo soli.
Es ceru, ka tad arī marta sākumā mēs varēsim runāt varbūt ar visiem trijiem, jau vismaz trijiem partiju vadītājiem. Pie mums bija Ģirds Valdis Kristovskis no Pilsoniskās savienības, runājām par topošo apvienību Vienotība.